Sveiki visiem! Kā teica, es esmu Artūrs, es strādāju Accenture, nodarbojos pamatā ar automatizācijas lietām, kā to pašu Travis CI, Jenkins, Vagrant, Puppet un tam līdzīgas lietas tiek izmantotas. Un šodien tieši pastāstīšu par Continuous Integration sistēmu Travis, kas tas tāds ir un kādas viņam stiprās puses, vājās puses un kā viņš salīdzinās ar, piemēram, pazīstamākiem rīkiem kā Jenkins, kas jau iepriekš bija pieminēts. Tātad no sākuma pastāstīšu, kas tas tāds ir. Tālāk mēģināšu nodemonstrēt praktiski uz dzīves aplikācijas, pēc iespējas vairāk dažādu iespēju, un tad, protams, arī varēsiet uzdot jebkādus jautājumus. Tātad pēc pašu izstrādātāju vārdiem Travis ir tātad hostēta Continuous Integration sistēma. Tas nozīmē, ka tā nav aplikācija, kuru jūs uzliekat kaut kur uz sava servera, bet tas ir servis, ko piedāvā šie Travis izstrādātāji uz viņu infrastruktūras. Un galvenā īpašība ir tas, ka Travis automātiski integrējas ar GitHub repozitorijām, un tā nevajag neko konfigurēt, instalēt un tā tālāk, viss tiek piedāvāts automātiski un to ir daudz vienkāršāk lietot. Tātad es to arī salīdzināšu ar Jenkins, kas ir, kā jau pieminēju, tā ir aplikācija, kuru instalē uz saviem serveriem. Galvenā Jenkins īpašība, kā jau pieminēju, ir simtiem un tūkstošiem dažādu pluginu. Tātad var saintegrēt Jenkins ar gandrīz jebko, bet, protams, tas viss ir pašiem jāinstalē, pašiem jākonfigurē, un tas var būt reizēm diezgan sarežģīti. Tātad Travis, kā jau lielākā daļa citu Continuous Integration sistēmu, māk atrast izmaiņas jūs Git repozitorijā, automātiski pēc šīm izmaiņām palaist visus testus, kā arī parādīt šo testu rezultātu atpakaļ GitHub interfejsā, tātad tieši kodā repozitorijā tieši tajā pašā vietā būs arī redzams, vai piemēram šis kods strādā. Tāpat arī ir iespējams pārbaudīt koda kvalitāti, bet šeit arī ir tā problēma, ka pamatā Travis māk tikai parādīt GitHubā vai nu zaļu ķeksīti vai nu sarkanu krustiņu, piemēram šim te komitam, tāpēc, ja grib kaut kādas detalizētāka informācija, tad ir vai nu jāsūta no Travisa uz kaut kuru citurieni, vai jāizmanto kādi citi servisi, kas piedāvā tādu iespēju. Un kā arī Travis var ļoti vienkārši saintegrēt ar dažādiem cloud servisiem, kā piemēram to pašu Amazon web servisiem, un ļoti vienkārši tādu instalēt savu aplikāciju uz visiem šiem te mākoņiem. Un kā arī, protams, ir iespējams rakstīt pašiem savus dažādus skriptus un mēģināt izdarīt kaut ko, ko šie te Travis izstrādātāji nav piedāvājuši. Tātad salīdzinā ar Jenkins vai daudziem citiem Continuous Integration servisiem, Travis pamatā ir komerciāls piedāvājums, tātad viņi piedāvā atvērtā koda projektiem to Travis izmantot bez maksas, bet, ja grib lietot privātos projektos, tas sākas no apmēram $100 mēnesī, kas dažiem var likties arī pat pārāk dārgi. Un Jenkins savukārt ir pilnīgi atvērtā koda projekts, kur var lietot kā grib. Kā es pieminēju, Travis ir arī atšķirībā ar Jenkins, tas ir servis, nevis aplikācija. Tad to, kā mūsdienās ir populārs servisi kā platforma as a service, infrastructure as a service, tad to varētu arī nosaukt par Continuous Integration as a service. Un Travis ir tāda filozofija kā convention over configuration, tātad
tā vietā, lai piedāvātu daudz dažādus variantus, kā to lietot, vienkārši Trevisī izstrādātāji ir izdomājuši vienu noteiktu veidu, vienu workflow, kā tam vajadzētu strādāt, un jā, cilvēki var to lietot. Un jā, daudziem tas patīk, jo nevajag ņemties ar dažādām konfigurēšanām un instalēšanām. Jā, un tāpēc arī šeit Trevis ir daudz vienkāršāk lietot nekā Jenkins. Kā jau parasti Trevis strādā līdzīgi kā daudz citas configure integration servisi. Protams, no sākumā developeris izveic kaut kādas izmaiņas, tās nonāk GitHub repozitorijā, un pēc tam jau sākas nedaudz šī Trevis maģija, kad pieregistrējoties Trevis, šī jūsu GitHub repozitorijā uztaisās tāda lieta kā service hooks, kas ir tā integrācija, kad GitHubā veicot izmaiņas, GitHubs pats nosūta ziņu Trevisam, tātad nevajag periodiski pārbaudīt, vai ir bijušas izmaiņas. Un pēc tam, protams, sākas šis būvējums, un īpaši ir tas, ka katram būvējumam izveidojas pilnīgi jauna virtuālā mašīna, tātad tur nav nekā no iepriekšējiem bildiem, tātad var būt pilnīgi droši, ka tiek pārbaudīts tikai kods, bet nevis kaut kāds ārējais piesārņojums. Tātad, neskaitot automātisku integrāciju ar GitHub, galvenās iespējas Trevis ir pirmklasīgs atbalsts 21 dažādām valodām, bet tas nenozīmē, ka nevar izmantot citas, piemēram, ja tā kā ir pieejams Java, var izmantot jebkuru valodu, kas strādā uz Java virtuālās mašīnas, bet pat ja arī izmantot kaut kādu eksotiskāku valodu, kuru Trevisī neatbilsta, tomēr šīs virtuālās mašīnas ir parastas Ubuntu serveri, tātad var vienkārši palaist un ieinstalēt kaut kādas papildus pakas un var lietot citas valodas. Bet parasti, kā jau teicu, neko instalēt nav nepieciešams, jo šīm virtuālām mašīnām jau ir gatavi visdažādākie tātad rīki, kā piemēram tie paši Ant, Maven, Gradle un arī piemēram citi. Un arī ir iespējams gatavas datubāzes un citus servisus arī uz šīm virtuālām mašīnām. Un, ja, kad šis aplikācija ir uzbūvēta, to var arī automātiski instalēt uz dažādiem servisiem, var pēc dažādām kondīcijām, piemēram, ja visi testi ir veiksmīgi un ja šis komits ir nevis parasts komits, bet tags un tam līdzīgi. Un kā arī ir iespējams šifrēt dažādus datus un glabāt viņus tieši repozitārijā, tāpēc, piemēram, ja jūs izmantojat kaut kādus cloud servisus, kuram nepieciešamas paroles un tā tālāk, jūs varat vienalga visu, kas nepieciešams, lai glabāt tajā pašā repozitārijā, tikai apsolēt kaut kādus datus, kas nav jāredz visiem. Kā arī ir ļoti vienkārši bildus laist paralēli, jo, piemēram, ja ir norādīti dažādi parametri un dažādas vērtības šiem parametriem konfigurācijā, tad automātiski tiek izveidots tas kā šis tabula ar visām konfigurācijām un automātiski tas viss tiek arī palaists paralēli. Un, ja gribas veikt kaut ko sarežģītāku vai kaut ko nepiedāvā šim Trevis web interface, tad ir pieejams arī command rindas klients un arī HTTP API, lai laistu dažādus skriptus, piemēram. Un pašam noderīgi bija, kad bija nepieciešamība restartēt gandrīz 100 bildes Trevisā, kas, protams, ar rokām izdarīt būtu ļoti sarežģīti, tāpēc es uzrakstīju ļoti vienkāršu skriptiņu un
restartē tos visus. Tātad šeit ir saraksts ar šobrīd atbalstītājām platformām, bet tas arī regulāri pieaug, un, kā es teicu, arī iespējams izmantot arī citas platformas. Un tātad ir arī iespējams instalēt savu aplikāciju uz dažādiem servisiem, kā piemēram to pašu Amazon vai Heroku, vai arī privātiem kodiem, piemēram OpenShift, vai arī publicēt, piemēram, ja tā aplikācija ir biblioteka, tad publicēt šo bibliotēku kā repozitorijās dažādās. Un, ir pieejami arī daudz dažādi citi servisi, kurus var ļoti viegli integrēt. Un, protams, ir vienmēr iespējams rakstīt pašiem savus skriptus vai izmantot veco labo FTP. Tātad, ka man pašam vispozitīvākās vietas liekas vieglā lietošana. Tas, ka šī te būvēšana parasti notiek ļoti ātri, bet reizēm ir problēmas, jo Travis ir pats populārākais no šāda veida servisiem, un tāpēc viņiem ir ļoti liela slodze uz viņu infrastruktūru, un salīdzinoši ar varbūt mazāk populāriem servisiem viņiem ir biežāk dažādi incidenti un problēmas. Tāpēc ar to ir jārēķinās. Kas man pašam neīpaši patīk Travis, tas ir tas, ka nav iespējams bildu palaist manuāli. Tas ir vai nu tikai pie kaut kādām git izmaiņām, vai nu restartēt jau esošu bildu. Kā arī nav iespējams taisīt nekādas sarežģītākas bildu sistēmas, piemēram, pipelinus, tos paši, kas jau bija pieminēti, vai arī bildus, kas sastāv no vairākām stadijām. Piemēram, mūsu gadījumā šis Travis tiek izmantots, lai vienkārši daudzās repozitorijās pārbaudītu katru komitu, bet, piemēram, lai visu aplikāciju uzbūvētu, tā mums tiek izmantots Jenkins, jo ar pašu Travisu to izdarīt būtu diezgan grūti. Kā es teicu, ir jāuzticas Travis infrastruktūrai, ka viņiem nenotiks nekādi incidenti, un nav šo te simtiem pieejamo pluginu, kā piemēram Jenkinsam. Un kā arī Travis nebūtu iespējams lietot projektos, kur pilnīgi nav pieejams, nav pieņemams sūtīt kodus kaut kādām trešajām partijām, jo visi šie te bildi notiek uz Travis infrastruktūras, un arī pēdējos gados ir parādījušās ļoti daudz līdzīgi servisi, kā piemēram Circle.CI, kas ir pamatā ļoti līdzīgs Travis, bet varbūt nedaudz mazāk populārs, bet man personīgi viņš ļoti patīk, jo viņš atbalsta arī Docker konteinerus. Viņš atbalsta, bet viņam ir nesen parādījās iespēja laist bildus Docker bāzētā infrastruktūrā, bet tieši integrēt ar Docker iespējām viņi neko tādu, cik es zinu, nepiedāvā. Kā arī ir citi, kas vairāk fokusējas kādām noteiktām funkcijām, kā piemēram ir tādi, kas piedāvā Windows atbalstu, vai ir piemēram Drone.io, kas ir pilnībā atvērtā koda, kuru var uzinstalēt uz savai servere, vai arī pat DigitalOcean piedāvā gatavu Drone.io serveri, kuru var sagatavot minūšu laikā. Ir arī iespējams izveidot kaut ko līdzīgu uz
pašam uz savas infrastruktūras, piemēram, Groupon kompānija ir izstrādājuši pluginu Jenkinsam, kas piedāvā kaut ko līdzīgu, vai arī var mēģināt pašiem taisīt kaut ko, līmējot kopā Jenkins ar dažādām citām sistēmām un pluginiem, bet es šobrīd arī pats to mēģinu izdarīt, bet jā, tur rodas daudz dažādas problēmas un, protams, Trevisie izstrādātāji jau ir izgājuši visām šīm problēmām cauri un piedāvā gatavu risinājumu. Un jā, ir arī parādies tās Drone.io, kas strādā pēc ļoti līdzīga principā kā Trevis, bet jā, to var, tas ir brīvi pieejams. Jā, un tad es mēģināšu nodemonstrēt, kā Trevis strādā uz pilnīgi dzīva koda. Tātad šobrīd es esmu ienācis Trevisie.org, kas ir bezmaksas versija priekš atvērtā koda projekta, ja man īsti negribējās maksāt šos te $100, lai tikai to nodemonstrētu. Jā, tātad mēs varam ieiet savā GitHub kontā. Tā pārbaudīsim, mums internets ir. Tā, šeit mums neļaus. Tā, jep. Mēs iesim šeit. Jā, šeit mums viņš ļauj iet. Un pēkšņi atļauj. Labi. Rating tāds. Tad, kad es esmu noautorizējies caur GitHub, Trevis pirmajā reizē pieprasa dažādu autorizāciju ar jūsu GitHub kontu. Tātad, jā, es to akceptēšu. Tad, jā, mēs esam atpakaļ Trevis un man vajadzētu redzēt savas repozitorijas. Jā, tātad, jā, šeit ir tā, kur es lietošu un ar vienu pogu var visus sagatavot. Un ieejot atpakaļ savā repozitorijā, mēs varam redzēt, jā, ka Trevis ir izveidojis automātiski servisu, kas ar to integrējas. Jā, un paralēli gadījumā, ja ar Trevisu viss neizdodas, esmu arī pieslēdzis šo te cirklusēju, ko pieminēju, un pašam savu drone serveri. Tad tie visi arī šobrīd strādās. Tad pieņemsim, ka es vēlos veikt kaut kādas izmaiņas. Tātad veikšu, taisīšu feature launchu. Un, jā, pirms kaut ko daru, tātad šita ir vienkāršā PHP aplikācija, kuru mēs vēlāk varēsim arī uzinstalēt un atvērt. Un, jā, tā ir uztaisīts vesels viens unit tests, lai arī varētu kaut ko notestēt. Un tā, jā, es šobrīd mēģināšu kaut ko salauzt, lai to ļoti viegli varētu redzēt.
aizkomentēsim kādu ļoti svarīgu daļu. Un ja, un tātad reizam vajadzētu pamanīt šo te izmaiņu un jā, tātad viņš šobrīd vēl tikai bildo jaunizveidoto feature branch un pēc tam tikai bildos manu komitu, tātad būs nedaudz jāpagaida un tikmēr es parādīšu, kā izskatās konfigurācija. Jo pirms tas viss strādā, vēl jāizveido viens neliels failiņš, kurš man jau ir gatavs. Tātad pamatā galvenā daļa ir šī te valodas izvēle, kas nosaka, kāda virtuālā mašīna jums tiks piedāvāta. Un tad katrai valodai var tur piedāvāt dažādus parametrus. Piemēram, mēs norādam divas PHP versijas un, jā, un ļoti vienkārši bildi tiks laisti paralēli abām versijām. Un tad, jā, ir dažādi soļi, kas tiks veikti bildu laikā. Piemēram, tiks ielādētas bibliotēkas, kas vajadzīgas aplikācijai, un tiks palaisti unit testi, un kā arī ir pievienota integrācija ar Heroku servisu, kur mēs varēsim instalēt savu aplikāciju. Un, jā, ka šeit jūs varat redzēt šo te paroli, bet, jā, diemžēl jūs to nevarēsiet izmantot, lai, piemēram, ielostos mana aplikācijā, jo tas ir šifrēts. Jā, un tikmēr es... Jā, jo, jā, šo atšifrēt... Jā, un pat ja ir SSH atslēga, to nevar, jo šo te šifrētos mainīgos var atšifrēt tikai pats Travis, jo pat ja es gribētu atšifrēt, es to nevarētu. Tātad, jā... Travis jau ir iesācis būvēt tātad manu branču, tātad varam paskatīties, kas tur notiek. Tad mēs varam izvēlēties vienu no paralēlajiem bildiem, kas strādā. Un, jā, viņš vēl pagaidām instalē bibliotēkas. Tikmēr mēs varam paskatīties. Jā, tātad šeit pat arī redzams visiem zariem šis te Travis CI status, un tāpat tas arī ir redzams visiem pull requestiem GitHubā, un, protams, arī, kad pull requestam tiek pievienoti jauni komiti, tas uzreiz arī būs redzams Travis atāpēs. Tad mēs varam izveidot arī jaunu pull requestu no tā paša branča. Un jā, tad viņš tiks pārbaudīts. Tad šeit jau mēs redzam, ka kamēr Travis CI vēl strādā, citi servisi, ko esmu pievienojis, Circle CI un Drone jau ir pabeiguši. Tad mēs varam paskatīties, kā tas strādā. Jā, šis te Drone CI man pašam patīk arī tāpēc, ka viņam var norādīt kaut kādu Docker konteineri no publiskās repozitorijas, un ļoti vienkārši šis konteineris tiks ielādēts, un šis bilds palaists šajā konteinerī. Un tikmēr, jā, Travis arī ir pabeidzis un saka, ka mans commits un pull requests ir slikts, un tāpēc, jā, mēs to varam atteikt. Un, jā, tad no šī te paša stabilā koda mēs varam izveidot
jaunu tagu, jeb relīzi. Un tātad šeit man ir uzstādīti noteikumi, ka šo te instalāciju uz Heroku var veikt tikai no manas repozitorijas. Tas ir svarīgi gadījumos, ja tiek izmantoti GitHub forki, jo savādāk var nejauši tikt veikts deployments no kaut kāda forka. Un tātad arī, deployments tiek veikts tikai no tagiem un tikai no vienas šīs te versijas, savādāk tiktu veikti divi, kas īsti nav vajadzīgs. Tātad viņš šobrīd vēl pārbauda pull requestu, un jau ir pieķēries pie relīzes. Kamēr viņš vēl strādā, varbūt ir kādi ātri jautājumi. Jā. Travis pats strādā tikai ar GitHub. Dažas no alternatīvām strādā vai nu piemēram ar Bitbucket vai arī jebkādiem privātiem repozitoriem, bet pats Travis ir tikai priekš GitHub. Vēl kādi jautājumi nav? Kāpēc bilds rādīja 49 erors? To es īsti nevarēšu pateikt, jo Tas bija kaut kāda Nē. Jā. Nē, tas ir 49. Tas ir 49. bilds. Jā. Jā. Kādas ir priekšrocības salīdzinājumā ar kaut pašu Jenkins vai Bamboo, kas tika apskatīti pirms tam? Nu, kā jau es pieminēju, viņu ir daudz vienkāršāk lietot. Viņam nav nepieciešama kaut kāda sava infrastruktūra, kur instalēt šo to pašu Jenkins vai Bamboo. Un pamatā viņš arī ir ļoti populārs tieši open source projektos, jo tas ir bezmaksas un ļoti viegli, piemēram, ja kāds grib piedalīties šajā open source projektā, tad viņam uzreiz ir arī pieeja Travis un viņš var redzēt, kā šis te kods integrējas ar šo te projektu. Kur visas CI konfigurācija glabājās? Tātad šajā vienā YML failā, kas ir pašā repozitorijā, un tā ir faktiski arī visa konfigurācija. Tā. Tā. Tas ir sliktais bilds. Tātad šobrīd jau viņš veic deploymentu uz Heroku, un mēs varam mēģināt attaisīt. Tātad
Mm. Jā, tātad, jā, šī ir mana aplikācija. Un tātad, jā, ļoti vienkārši 15 minūšu laikā mēs varējām notestēt un uzinstalēt šo te aplikāciju. Jā. Jā, vēl kādi jautājumi? Varbūt tāds praktisks jautājums. Es sapratu, ka tas ir interesants tāds priekš parādīt, paspēlēties, vai jums ir kaut kāds tiešām, vai jūs to lietojat arī priekš produkcijas projektiem? Jā, tiek lietots piemēram nevis vai būvēt pašu gala produktu, gala aplikāciju, bet lai palaistu unit testus katrai repozitorijai, no kurās sastāv aplikācija un pilnīgi katram komitam, jo izdarīt to uz Jenkins būtu daudz grūtāk. Grūtāk tieši infrastruktūras ziņā? Arī, jā, un tajā ziņā, ka uz Jenkins tiek būvēta jau šī te paša aplikācija, kas sastāv no tā kā daudziem moduļiem, ja Jenkins veiktu bildu pilnai aplikācijai no katra šī te repozitorija, tas būtu ļoti, ļoti daudz, ko būvēt. Cik komponentus tur tiek būvēts? Praktiski neesmu skaitījis, bet uz Travis CI šobrīd strādā, es nezinu, apmēram 30. Jā, pamatā lielākā daļa komitu iet uz kaut kādām 3, bet jā, visi būvēts tiek apmēram 30. Jā. Konkrētīs jautājums? Kāpēc ir palicis Jenkins tajā visā stākā, kāpēc tā ir vajadzīgs? Un nav spēks. Ja tev ir Travis, kas tur tāds? Kā jau es pieminēju iepriekšējos slaidos, tad jā, tātad nav iespējams bildes veikt manuāli, protams, ja ir pilnīga continuous integration, tad īsti nav vajadzības, bet tas nevienmēr ir pilnīgi iespējams. Un jā, kā arī nav īsti iespējams veikt kaut ko sarežģītāku. Jā, ja ir pilnīgs continuous integration, pilnīgs continuous delivery, tad jā, varētu iztikt arī tikai ar Travis. Jā. Jā. Labi, paldies par to prezentāciju.